Президент Горбачев, свобода Латвии – это хлеб от голода погибающего. Kas attiecas uz Latvijas Republikas pilsoņu kongresa lēmumu, es iesaku otrā, konkrēti, kur ir vēršas pie Latvijas PSRS augstākās padomes ar prasībām, otrā punkta pirmo teikumu pārlikt pie prasībām PSRS augstākai padomei, trešajā punktā. Trešā punkta pirmā teikuma sākumu izteikt šādi: anulēt līgumus par zemes un telpu piešķiršanu, jo šeit ir pārtraukt zemes un telpu piešķiršanu var izskaidrot arī tādā veidā, ka mēs jaunas telpas nedosim. Otrā teikuma beigas izteikt šādā redakcijā: uzdot vietējām pilsoņu komitejām vai deputātu padomi alternatīvā dienesta komisijām. Un tālāk kā tekstā. Tālāk papildināt ar teikumu: Latvijas Republikas pilsoņiem ir tiesības izvēlēties alternatīvo dienestu. Paldies par uzmanību. Jā. Konovalu kungs lūdzu redakcijas komisijai savus priekšlikumus. Vārds top dots Evaldam Dreimanim, Jelgava, un gatavoties Valdim Attālam, C. Saprins. Kamēr viņš nāk pie mikrofona, ir vairāk projekti par sakarā Levīt lietu. Es domāju, ka protestu, kurus jāpieņem, es domāju, dienas otrā pusē mēs visi izskatīsim, ja vēl kādam ir kādu priekšlikumu, lūdzu sūtiet redakcijas komisijai, jā? Cienījamie domu biedri, godāmās dāmas un kungi. Vispirms es tāpat kā ļoti cienītā Vizma Belševica atvainojos, ka nedaudz nesaskanēs ar tēmu, bet tā bija vienīgā iespēja, lai pateiktu un parunātu par tiem okupācijas varas orgāniem, kas diezgan daudz ir nodarījuši latviešiem un latviešu tautai, kā arī Latvijā dzīvošiem citām tautību pārstājiem. Šī mana uzstāšanās ir bāzēta uz Jelgavas milicijas mafijas un Jelgavas mafijas izdarītiem noziegumiem. Tāpat arī uz faktiem, ko es analizēju sakarā ar izdarītiem noziegumiem republikā. Kā jūs, es droši varu teikt, ka republikā pastāv samērā stabila sistēma, un šai sistēmā iekļautie cilvēki var laupīt, slepkavot un praktiski palikt nesodīti. Šīs sistēmas centrs, manā skatījumā, ir Republikas iekšlietu ministrijā, un kas konkrēti, to paši viņi labāk zina. Šī sistēma nevarētu pastāvēt, ja to neatbalstītu Latvijas PSR prokuratūra un Latvijas PSR augstākās tiesas, ne visi cilvēki, protams, zināma daļa. Un es gribētu nosaukt šeit konkrētus cilvēkus. Civilizētā pasaulē šie cilvēki nestrādā cilvēkus aizsargājušos orgānos vai cilvēku tiesību orgānos, bet atrastos kaut kur citā vietā, viņi paši zina, kurā vietā. Un es gribētu nosaukt vispirmām kārtām, iekšlietu ministrijā visodiāzākā figūra ir Bruno Steinbriks, kurš aizvada kā ministrs pēdējās dienas, un droši vien viņš nākotnē strādās PSRS valsts drošības komitejā. Kāds ministrs tādi arī viņa padotie. Nākošais, bez nevarētu šī sistēma darboties, ja to neatbalstītu Latvijas PSR prokuratūra. Un šeit ir unikāla parādība. Andris Reinieks. Tālāk man gribētos atzīmēt Valentīnu Sebastianu Daukšu. Tādu odios figūru kā Juris Grīnvalds. Tālāk man gribētos atzīmēt Krūmiņu, Šabanskas, Kazuli un, protams, arī Ritu Aksionaku un Gravu. Bet, protams, vēl vajadzīgs trešais elements, un tā ir Latvijas PSR augstākā tiesa un krimināllietu kolēģi. Un šeit vislielāko atbalstu šai sistēmai dod Jānis Vilders, krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs, tālāk Gvido Zemribo, tālāk Jaunbelzējs, vietnieks Manzovičs, Cīrulis, Dudars, Kabanovs, Kuzņecovs, Lotko, Gruziņš, Dudelis un, diemžēl, 13. aizmirsu. Nu un vispār, mīļie cilvēki, ko mēs varam gaidīt no Latvijas PSR augstākās padomjas prezidija, ja tur strādā tāds unikums kā Valentīns Hroškins? Mīļie cilvēki, ja jūs gribat, lai Latvijā samazinātos noziedzība, Latvijas PSR samazinātos noziedzība, tad Latvijas PSR augstākai padomei šie anahronismi jālikvidē, jāatlaiž, ja?
un jāveido no jauna iekšlietu ministrijā, Latvijas PSR prokuratūra, Latvijas PSR augstākā tiesa. Protams, šiem orgāniem derēs arī nedaudz no vecā, bet tikai nedaudz. Un nākošais, ko es gribētu teikt, skaidrs, ka pašreiz daži no šīs sistēmas mēģina pieslīpēties brīvības un neatkarības idejām. Par katru no tiem es zināmā mērā varētu sniegt informāciju. Bet atcerieties, liktenīgā viņi nodeva Latviju un latviešu tautas intereses. Un liktenīgā momentā viņi nodos tās atkal. Un es domāju, ka brīvā un neatkarīgā Latvijā šie man nosauktie biedri, es vēlētos, lai viņi atrastos vismaz no šiem tiesību centriem ne tuvāk par 300 kilometriem. Tālāk. Es domāju... Drēmaņa kungs, 15 sekundes augstākais. Man pietiksies. Es domāju, lai kā arī rīkojās šie tiesību orgāni, lai ko grib Mihails Gorbačovs vai negrib Džordžs Bušs, Latvija būs brīvā un neatkarīgā, jo mēs atgriežamies pie garīgām vērtībām, ar mums kopā ir ticība un mēs uzvarēsim. Paldies! Paldies! Lūdzu tomēr runātājiem par tēmu, ko mēs izskatām. Protams, milīcija kaut kas līdzīgs varbūt armijai, bet šeit sēž 17 augstākās padomas deputāti. Vakar pat daži no viņiem teica, ka viņi ir tīri likumīgi ievēlēti, jā. Tad es domāju, ka viņi varētu apstiprinot Štreimberg, tagad iekšliet ministru varētu to, ko šeit runāja, varētu viņam pajautāt. Un vārds top dots Valdim Attālam, bet lūdzu neilgāk kā 3 minūtes. Jums tā tēma mazliet ar citādāk bija. Mēs pārtrauksim uzreiz, ja būs. Labdien, dāmas un kungi, viesi, klausītāji un skatītāji. Man nevienu latviski runājošu pilsoni nav jāpārliecina mūsu konkrētos centienos, tāpēc es runāšu krieviski, jo domāju, ka ceļš ar citautiešiem mums tāpat būs nešķirams. Те, которые вчера печались о народе, о рабочих, сегодня в отчаянии увлеклись до того, что врага находят в самом народе. Этим застенчивым людям не по нраву политический стриптиз, потому что под красным халатом скрывается военная машина. Во всех трагических случаях виновны оказались сами жертвы, просто попались под размахнувшуюся руку. Бей своих, чтоб другие боялись, бывало слышать. Сегодня красному империализму виновен всякий, кто поднял голову к свободе, начиная от русского демократа до евреев. Сегодня те, которые кричат о антиконституциональности поступков Литвы, не задавали себе вопроса, а каким правом избран президент СССР, спросил ли народу кто-либо его мнение, принимали ли мы участие в этом поспешном фарсе. Каких агрессоров нашла в Прибалтике Москва? Ни в одной из республик нет своих войск, и эти республики никогда не посягались на территорию и безопасность соседей. Недалекий русский такой же, как и недотепа латыш. Из этого и вывод. Это, то есть глупость, это интернациональное явление. И таких вокруг себя группирует Интерфронт. Я себе из-за уважения к своему народу не смог бы задать вопроса, а что, теперь мы будем люди второго сорта? Я не знаю. Того я хочу спросить, какого сорта, по-вашему, были мы вчера, если вы были первого? Мало-помалому русскоязычные сознают и понимают права народов на самоопределение, но никак не могут свою историческую обиду направить по адресу. Кто боится провозглашения независимости Латвии? Это офицеры запаса, партократы и властимущие. Рабочие, я уверен, не боятся, потому что они будут работать так же, как работали, но я думаю, в лучших условиях.
Гражданство Латвии в аллегории можно объяснить так. Надо приписаться в квартире, а не во всех 15 квартирах, так как все равно неразбериха может произойти и по пьяну. И последнее я хочу сказать, что нам надо надеяться лишь на себя, так как даже Буш, печась о своем народе, видит, что ядерная держава в опасности, и он никак не хочет гражданской войны. Это было бы без предвидимых последствий. Я призываю всех русскоязычных и демократически настроенных все-таки осмыслить новую ситуацию истории и поддержать нас в очень-то справедливой борьбе. Спасибо. Paldies! Visi, kas vēlējās, ir runājuši šī punktā, un tamdēļ mēs varam pāriet pie nākošā. Un nākošais ir vēstījums Latvijas Republikas diplomātiskajām pārstāvniecībām un referē Brinkmaņa kungs, Rīgas centrs. Godājamais prezident, cienītās dāmas, godātie kungi. Atceroties Latvijas vēsturi un arī apskatot Latvijas diplomātijas vēsturi, ar prieku vērojam, ka pēc Latvijas valsts nodibināšanas un jau atbrīvošanas cīņu laikā Latvijā atradās gudri cilvēki, kuri bija spējīgi aizstāvēt mūsu tautas intereses starptautiskā arēnā, sekmīgi vadīt atbrīvošanas cīņas, kā arī pārējās dzīves nozares. Turpretim tagad tiek radīts iespējas, ka mūsu iespēja izvēlēties tautai vadītājs ir ļoti ierobežota. Pēdējās nedēļās, kad vairāki LNNK domu biedri ievēlēti par Latvijas PSR augstākās padomes deputātiem, kad viņi iesaistīti dažādu komisiju darbā, tā skaitā arī komisijā, kur izvēlās nākamās valdības sastāvu, atklājās brīnumainas lietas. Izrādās, ka mums nesot pietiekami gudru galvu, kurus varētu celt par ministriem un citos vadošos amatos, izņemot tās personas, kuras jau gadiem zināmas, kuras ar savu gudrību jau Latviju noveduši tādā demografiskā, ekonomiskā, ekoloģiskā purvā, no kura būs grūti izķepuroties. Kā šāds fenomens ir izskaidrojams? Ilgus gadus augstākos un augstos amatos cilvēki tika iecelti pēc tam, kad aiz rāda apsistām durvīm tika pāršķirstīti viņu dosie un kandidatūras atzītas par pieņemamiem valdošai partokratijai. Šis filtrs 10 gadu ir darbojies nekļūdīgi, bet tagad apstākļi ir mainījušies. Bija jāatrod jauns filtrs, un tāds arī drīz tika atrasts. Tas ir televīzijas ekrāns. Vadošās grupas pārstāvji sevis popularizēšanai gūst iespēju garās pārraidēs un intervijās parādīt sevi tautai un radīt iespēju par savu neatvietojamību. Latvijas komitejas uzdevums ir atrast un parādīt, ka mūsu tautā, mūsu kongresā ir daudz gudru galvu, spējīgu vadītāju, ka no tautas dzīvēm nāks daudz izglītotu, spējīgu jaunu cilvēku, tautas un valsts dzīves vadītāju. Latvija varēs atzelt un iegūt īstu neatkarību tad, kad no varas un arī no iespējas sev reklamēt būs atbīdīti tie, kuru vadībā Latvija ir sagandēta, un arī tie, kuri šo sagandēšanu daudzus gadus masu informācijas līdzekļos ir propagandējuši. Īstas un neviltotas neatkarības izcīnīšanā mūsu galvenais ierocis ir vārds, un ar šo vārdu iespaidojot pasaules sabiedrisko domu, mūsu taisnības apziņa, noslēgtie līgumi un starptautiskās tiesības. Šis ierocis var būt asts tikai tad, ja viņš tiek lietots starptautiskā laukā, austrumos un rietumos. Tādēļ ir svarīgi iznest mūsu taisnību visā pasaulē. Tādēļ vēršamies pa mūsu divām Latvijas Republikas sūtniecībām Vašingtonā un Londonā. Mēs pateicamies, ka viņas ir iznesušas mūsu valsts neatkarības domu, kā lāpu brīvajā pasaulē ilgajos pēckara gados.
Mēs sagaidām un ceram, ka viņas mūs atbalstīs un arī, ka savukārt viņas smelsies jaunu spēku no Latvijas pilsoņu kustības. No vēsts, ka sevi ir apzinājuši Latvijas pilsoņi, kur tagad atprasa savas tiesības gan garīgās, gan mantiskās. Un tagad es nolasīšu Latvijas Republikas pilsoņu kongresa vēstījumu projektu. Latvijas Republikas diplomatiskajām pārstāvniecībām brīvajā pasaulē. Latvijas Republikas pilsoņu kongress ir 1918. gada 18. novembrī proklamētās starptautiski atzītās, bet šobrīd okupētās Latvijas Republikas pilsoņa vēlēta tiesiskā pārstāvniecība. Kongress par savu mērķi pasludina likumīgās valsts varas atjaunošanu Latvijas Republikas teritorijā. Latvijas Republikas pilsoņu kongress darbosies saskaņā ar 1922. gada satversmi, Latvijas Republikas likumiem, vispār atzītām starptautisko tiesību normām un paša kongresa pieņemtajiem lēmumiem. Latvijas Republikas pilsoņu kongress aicina Latvijas Republikas diplomatiskās pārstāvniecības Vašingtonā un Londonā atzīt kongresu par Latvijas Republikas pilsoņu tiesisko pārstāvniecību un Latvijas Republikas valsts varas atjaunotāju un palīdzēt nodibināt un nostiprināt starptautiskos sakarus ar pasaules valstīm un starpvalstu organizācijām. Latvijas Republikas pilsoņu kongress aicina Latvijas Republikas diplomatiskās pārstāvniecības panākt, lai tiktu uzsāktas starptautiskas sarunas par Latvijas Republikas valsts varas atjaunošanu de facto. Paldies! Paldies! Šajā jautājumā debatēs neviens nav pieteicies, un prezidijas apspriedās un no balss vairākumu nolēma pieņemt viņu bez redakcijas komisijas, uzreiz likt uz balsošanu. Varbūt ir kāds cits domas? Nav, jā? Tad, lūdzu. Varbūt, jā, tekstā. Nevis labojumu, bet precizējumu, jā. Tātad Latvijas atzīt kongresu par Latvijas Republikas pilsoņu vienīgo tiesisko pārstāvniecību, jā? Tātad nepieļaujot cits, kas varētu kaut kur rasties. Par vienīgo tiesisko pilsoņu pārstāvniecību. Tas jau ir nolikumā mums pieņemts vakardien dokumentos. Un tad es domāju, iesniedziet jūs to rakstiski, ja, un tad, lai iet savu redakcijas komisiju. Nē, nevar, tas redakcijas komisija tad apvainosies, ja jūs uzreiz, kad viņiem mēs maz darbu dodam. Es domāju, tad iesniedziet lūdzu, un kad pēc plāna ir paredzēts, jūs noņemiet. Lūdzu. Можно постановление о обращению к президенту и Верховному Совету СССР? Tas ir pēc tam. Нет, о деятельности оккупационных войск. Буквально одно предложение. Это будет после обеда. Отдельный вопрос. Tātad, ja jūs noņemiet savu jautājumu, es lieku šo vēstījumu uz balsojumu. Kas ir par to, lai mēs viņu pieņemtu? Lūdzu, balsojiet. Skaitīšanas komisija. Paldies. Kas ir pret? Atturās? Viens es redzu. Paldies. Tātad šis dokuments ir pieņemts, un tagad es pasludinu pusdienas nevis pusdienas, bet 20 minūšu pārtraukumu. 20, jā? Tā, pārtraukums līdz 13:10. Brinkmaņkungs, lūdzu pienākiet pie sekretariāta. Lūdzam delegātus ieņemt vietas zālē, pēc 3 minūtēm sākam darbu. Lūdzam delegātus zālē. Bet ļoti svarīgi balsošana būs ārkārtīgi un daudz būs ļoti uztraukta, jo šis ir viens no smagākajiem punktiem. Lūdzam delegātus uz zāli. Mums jāpieņem ļoti svarīgi dokumenti. Cienījamie kongresa delegāti,
Atsākam savu darbu. Vārds redakcijas komisijai Mārim Grīnblatam. Tātad lēmums par Latvijas Republikas pilsonību. Godājumie kongresa delegāti, aicinu maksimāli ātri ieņemt vietas, jo šis dokuments bez šaubām ir viens no kongresa centrālajiem dokumentiem un būs ļoti nepatīkami, ja kāda delegāta daļa nebūs pat dzirdējusi, par ko tiek balsots. Es pagaidīšu vēl 20-30 sekundes, lai viss apstāstos. Redakcijas komisija tātad samērā par vairākiem punktiem strīdījās, tomēr visā vismā nonāca pie secinājuma, ka šajā dienā dabiski mēs nevaram dot pilnīgi precīzas detaļas, kādā veidā šis pilsonības likums tiks piemērāts turpmāk, kā politiskā situācija mainīsies. Un jau iepriekš es gribu teikt, ka gadījumā, ja arī kāds no šīs rezolūcijas punktiem mūsu laiku neapmierinās, tad pilsoņu kongresa dabiski sanākot pēc vairākiem mēnešiem varēs šeit izdarīt grozījumus vai labojumus. Un tā es pārēju pie teksta. Pirmajā punktā ir izdarīti sīki redakcionāli labojumi. Tas skan pašlaik šādi. Latvijas Republikas pilsoņi ir personas, kurām bija Latvijas pilsonība līdz 1940. gada 17. jūnijam un to tiešie pēcnācēji un tālākā tekstā. Tā. Vai mēs pieņemsim dokumentu kopumā vai balsosim par katru punktu? Kopumā, ja? Lūdzu, las tālāk. Jā, labi, ja prezidijas piekrīt un zāle, tad es tā turpinu. Otrais punkts atstāts ir pilnīgi bez izmaiņām. Pa punktiem, ja? Tad atvainojamies. Tā, lūdzu, tad par pirmo punktu. Kurš piekrīt balsu? Tā. Vai skaitīšu? Paldies. Skaitīšanas komisija ir klāt, ja? Tā, lūdzu, kurš pret? Atturās. Paldies, pieņemts. Otrais punkts tātad palika pilnīgi bez izmaiņām. Tā, lūdzu, tad izteikt savu attieksmi. Paldies. Kurš pret? Atturās. Paldies, pieņemts. Trešais punkts pašlaik ir šādā redakcijā. PSRS īstenotā mērķiecīgā genocīda un koloniālā politika iznīcinot daļu no Latvijas Republikas pilsoņiem un pēdējo 50 gadu laikā Latvijas Republikas teritorijā nometinot lielā skaitā savus pilsoņus, ir pretrunā ar 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijā noteiktajām un citām starptautisko tiesību normām un tāpēc nelikumīga. Tā, paldies. Lūdzu, kurš par? Paldies. Pret? Nav neviens. Atturās? Paldies, pieņemts. Vislielākie strīdi redakcijas komisijā bija par 4. punktu. Tas ir krietni izmainīts, saīsināts. Un domāju, ka būs mērķiecīgi nobalsot pa daļām. Jo pirmais teikums, ko redakcijas komisija pieņēma vienprātīgi, otrais teikums, jo šajā punktā ir tikai 2 teikumi, tika pieņemts tā, ka viena daļa uzskatīja, ka šo punktu vajag, otra daļa uzskatīja, ka nevajag. Tātad es ierosinu balsot 2 daļās par šo punktu, pirmkārt par pirmo teikumu. Un tas pašlaik skan šādi. Citu valstu, tai skaitā PSRS pilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikas teritorijā, Latvijas Republikas pilsonību iegūst atbilstoši starptautiskajai praksei un Latvijas Republikas likumiem. Lūdzu, kas par? Tā, paldies, vairākums. Lūdzu, par otro teikumu bija vislielākais. Pret, atturās, paldies, pieņemts. 2, ja? Atturās. 2 atturās, paldies, pieņemts. Vislielākās diskusijas bija par otro punktu, kurš nosaka jautājumu, kam ir tiesības izlemt jautājumu par Latvijas Republikas pilsonības piešķiršanu. Vairākuma viedoklis redakcijas komisijā bija tāds, ka šo jautājumu var izlemt tikai Latvijas Republikas likumīgi ievēlētā Seima. Otrs viedoklis bija tāds, ka šo punktu pagaidām nevajadzētu minēt, tāpēc, ka varētu rasties atkal, iespēja dažādiem politiskiem manevriem. Es atstāšu šos abus variantus bez komentāriem, pats, cik esmu tribīnē viens pats.
Un tātad vienkārši uzsver to, ka bija šie divi varianti. Vairākums redakcijas komisijas balsoja par pirmo variantu, ka šis teikums ir vajadzīgs. Mazākums balsoja par to, ka šis variants nav vajadzīgs, taču mēs uzskatījām, ka šis mazākuma viedoklis tomēr jārespektē un jādara kongresam zināms, lai kongresa delegāti galīgi šo jautājumu izlemtu. Tātad es uzmanīgi nolasu šo teikumu, un kongresa delegāti varēs arī izšķirties. Šis teikums skan šādi. Jautājumu par pilsonības piešķiršanu ir tiesīga izlēmt tikai likumīgā valdība pēc Latvijas Republikas konstitucionālo valsts varas institūtu atjaunošanas. Tā, paldies. Es nolasīšu redakcijas komisijā daļa tos punktus, kas vienkārši liek pārdomāt drusciņu šo, ja? Un pēc tam mēs liekam uz balsošanu. Te ir 10 punkti tādi. Vienkārši, lai cilvēki visi zina. Bet, Patrīs... Nē, tas ir paskaidrojums pie otras daļas redakcijas komisijas viedokļas, kā redakcijas komisijas loceklis vienkārši. Tie ir īsi punkti, vienkārši paskaidrojumu. Jā, bet mums redakcijas komisija ir likusi priekšā šos divus variantus, un tad ir vajadzīgs arī paskaidrojumi pirmajam un tad otrajam, tad mēs atklājam debatas. Pirmajam ir, vienkārši es debatēs atsaucu, es negribēju tāpēc uzstāties, lai šo jautājumu apspriest redakcijas komisijā. Jo to ir iesniedzis arī Andrejs Krasniņš. Tie ir īsi punkti, tas ir 1 minūte tikai. Tas ir redakcijas komisijas viedoklis arī šī gadījumā. Tā būtībā uzstāja... Tādā gadījumā ir jādod, kas saka, abiem šī izskaidrojuma. Mēs atklājam citādāk debatas. Tā, lūdzu, es lieku to punktu pirmo uz balsošanu, tad par pirmo variantu, lūdzu, kurš ir par to? Tā, acīm redzot, tad būs laikam jāskaita. Nav jāskaita. Tā, paldies, vairākums. Pret... Viens pret. Es ierosinu cienījamam vadītājam netērēt laiku, bet iet uz priekšu. 11. Paldies. Tad pirmais variants tad ir pieņemts. Paldies. 5. punkts. Apspriežot šo, redakcijas komisija attiecībā uz punktu, kur minētas tiesības uz kultūra autonomiju, nolēmtu atstāt, vienkārši dodot mutisku komentāru, ka no tiesībām automātiski neizriet valsts pienākums rūpēties par visu šo tautību kultūra autonomiju. Tādējādi 5. punkts ir palicis praktiski tāds pats, izņemot sīku labojumu pēdējā teikumā Latvijas Republikas parlamenta vietā rakstīts Latvijas Republikas Saimas. Un viss. Paldies. Kurš par lūdzu? Paldies, vairākums. Kurš pret? Kurš atturās? Uz šo jautājumu var atbildēt tūlītās 4. punkta. Vienu momentu, es atvainoju, balsošanas laikā lūdzu. 2 atturās. Cik lūdzu atturās? 3 atturās. Paldies, pieņems. No 4. punkta 3. teikuma redakcijas komisija, neskatoties uz savu viedokļu dažādību citos punktos, nolēma vienprātīgi atteikties, jo pašlaik šim punktam ir tīri deklaratīvs raksturs. Tālāk 6. punkts, kas ir mainītā redakcijā. Un skan šādi. PSRS dzīvojošie Latvijas Republikas pilsoņi un Latvijas Republikā dzīvojošie PSRS pilsoņi var brīvprātīgi reimigrēt. Punkts. Un 2. teikums. Nepieciešamības gadījumā šie jautājumi ir risināmi sarunās starp Latvijas Republikas pilsoņu pilnvarotajiem pārstāvjiem un PSRS valdību. Paldies. Saprotu, tā ir redakcija. Lūdzu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Cik lūdzu pret? 1, 2, tur bija Vasinkungs, jūs arī bijāt pret. 1, paldies. Kurš atturās? 5. Paldies. Tātad varam uzstīt pieņemts. Jā. Un pēdējais 7. punkts ar sīku papildinājumu skan šādi. Latvijas Republikas pilsoņiem, trimdiniekiem un viņu pēcnācējiem, kas pieņēmuši mītnes zemju pavalstniecību vai pilsonību. Un tālākā tekstā. Paldies. Kurš par?
Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Viens. Paldies, pieņemts. Tālāk lūdzu, es lieku uz balsošanu tātad šo dokumentu kopumā. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Viens. Kurš atturās? 5. Paldies. Dokuments pieņemts. Lūdzu, ka nākošam vārds Olģertam Eglītim par Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa rezolūciju par PSKP darbību Latvijā. Cienījamie kongresa delegāti, šodien un šai vietā runāt tikai par okupāciju, tas ir par maz. Ir jārunā arī par okupācijas un aneksijas mehānismu. Tikai tādā gadījumā mēs varēsim saprast, kā jānotiek deokupācijai. Jāatceras, ka svešas zemes parasti tiek sagrābtas ne tikai simboliski runājot ar zobenu, tas ir ar fizisku spēku, bet arī ar vārdu un ideju. Tas ir ar garīgu spēku palīdzību. Latvija nav izņēmums. To iekaroja un verdzībā turēja padomju tanki un marksistiski-leņiniskā ideoloģija. Abas šīs varas, fiziskā un garīgā, savienojas vienā institūcijā, Padomju Savienības komunistiskā partijā. Tāpēc ir būtiski novērtēt PSKP darbību Latvijā, kas arī ir izdarīts attiecīgajā rezolūcijā. Rezolūcijas preambulā ir precīzi raksturota PSKP būtība, proti, ka tā ir okupācijas valsts varas struktūras kodols, nevis politiska partija parastā vārda nozīmē. Līdz ar to ir skaidrs, ka tik ilgi, kamēr Latvijā darbojas PSKP nodaļa, vai daļēji patstāvīgi, bet tomēr saistīta ar PSKP, konfederatīvām vai kādām citām saitēm vietējā kompartija, tik ilgi turpināsies aneksija, iespējams nākotnē apslēptā formā. Preambulas otrā daļa, otrais teikums, komentārus neprasa. Par trešo teikumu varētu piebilst, ka Latvijas Republikas un tās pilsoņu aplaupīšana notikusi pirmkārt nelikumīgi konfiscējot īpašumus vai patvarīgi pārņemot tos savā valdījumā, otrkārt patvarīgi un netaisnīgi sadalot nacionālo koproduktu un var sacīt arī treškārt izmantojot partijas ierindas biedru maksājumus. Nākošajā rindkopā es ierosinu nelielu labojumu un formulēt šo rindkopu sekojoši. Kongress konstatē, ka PSKP kā Latvijas Republikai naidīgas okupētājas valsts politiskas organizācijas darbība Latvijā ir nelikumīga un vērsta pret Latvijas Republikas un tās pilsoņu interesēm. Es domāju, nav liek šeit atgādināt, ka PSKP darbība darbojas kā Latvijas valstī ārējs naidīgs spēks. Nākošās divas rindkopas ir vērstas uz to, pirmkārt, lai novērstu iespējamo naidīgumu sabiedrībā, kāds rodas, piemēram, Polijā un citās vidus Eiropas zemēs pret bijušajiem kompartijas biedriem, tā skaitā būtībā ārējās partijas biedriem, kuri neko noziedzīgu nav veikuši. Un otrkārt, lai uzsvērtu individuālās atbildības principu. Tomēr pārskatot rezolūcijas projektu, es domāju, ka šīs divas rindkopas šajā dokumentā ir liekas. To svītrošanu pieprasa arī vairāk delegāti savos iesniegumos. Tādēļ es ierosinu svītrot šīs divas rindkopas. Tālāk nākošo rindkopu formulēt sekojoši. Kongress uzsver, ka Latvijas Republikas pilsoņu piederība PSKP var kavēt Latvijas neatkarības atgūšanu un tāpēc atzīstam par valsts interesēm kaitīgu. Nākošo tāpat. Tas ir tā. Tāpat saglabāt, kongress aicina visus Latvijas Republikas pilsoņus izstāties no PSKP visdrīzākajā laikā. Nākošo rindkopu es ierosinu svītrot, jo aicināt laupītāju atdot salaupīto ir naivi un nevajadzīgi. Tās vietā es ierosinu sekojošu rindkopu. Kongress uzskata, ka PSKP darbība Latvijā izbeidzam visdrīzākajā laikā. PSKP īpašumiem jāpāriet Latvijas Republikas valsts un pašpārvaldes iestāžu rīcībā
un tie izmantojami visu pilsoņu interesēs. Nav pieļaujama PSKP īpašumu pāriešana jebkādu politisko organizāciju rīcībā. Pēdējā rindkopā es ierosinu vārdu apturēšanu aizstāt ar vārdu izbeigšanu, jo izbeigšana ir galīga. Apturēšana var būt pagaidu. Visbeidzot, var rasties jautājums, vai nevajadzētu atsevišķu rezolūciju veltīt Latvijas Neatkarīgai komunistiskai partijai. Domāju, ka tas ir pāragri, jo šī partija vēl ir tikai veidošanās stadijā, kaut arī kongress var izlemt savādāk. Kad tā būs noformējusies un būs sākus realizēt savu politiku, tad, acīm redzot, būs divas alternatīvas. Vai nu tā būs saistīta ar PSKP, tā daļēji pakļauta, vai kādās federatīvās attiecībās ar to, vai arī tā būs pilnīgi neatkarīga Latvijas politiskā partija. Otrajā gadījumā te nekādas īpašas rezolūcijas nav jāvēlta, tāpat kā nav jāvēlta zaļai partijai un jebkurai citai. Pirmajā gadījumā tā būs aneksijas vai apslēptas aneksijas turpinātāja, un līdz ar to uz to attiec šīs rezolūcijas saturs. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies Alģertam Eglītim. Debatēs pieteikušies ir 3 delegāti. Kā pirmajam lūdzu vārds Andrejam Krastiņam, Cēsu pilsētas delegāts. Godājumie delegāti un viesi, es būšu ļoti īss. Tie, kas vakar atļāvās kavēt laiku un skatīties televīzijas pārdēdi, dzirdēja, ka visiem zināmais Alfrēks Rubiks publiski paziņoja, ka atjaunoties Latvijas Republikai un tās varas struktūrām un pārvaldes, tiks dibināta jauna valdība, kuru dibinās PSRS pilsoņi, kas dzīvo Latvijas teritorijā. Situācija ir ļoti vienkārša. Viņa izteiktais drauds nav nekas cits kā valsts noziegums pret Latvijas Republiku. Es domāju, ka mums būtu jārēģē uz viņa arī šādas organizācijas līdera izteicieniem, varbūt ne konkrēti, varbūt pārāk daudz goda, bet es ierosinu šajā mūsu rezolūcijā par PSKP darbību Latvijā tomēr izmantot jau esošos varas instrumentus, kuriem mēs varētu šo to ierosināt. Un tāpēc es piedāvāju pēdējo rindkopu šajā rezolūcijā izteikt šādā formā. Latvijas Republikas pilsoņu kongress pieprasa Latvijas Republikas valsts varas iestādēm nekavējoties izbeigt PSKP darbību Latvijas teritorijā, izlemt par šīs Latvijas Republikas interesēm naidīgās organizācijas vadītāju atbildību par antikonstitucionālu darbību. Es domāju, ka jaunā augstākā padome, tā kā viņi savā laikā lēma par mums, par pilsoņu kustību, par neatkarības kustību, būtu pienācis laiks viņai arī izlemt par šo Rubika organizāciju. Jo noziegums tomēr ir jāsoda. Paldies! Paldies Andrejam Krastiņam. Kā nākošam vārds Albertam Ozoliņam, Skrīver delegātam. Gatavoties Valentīnam Caram. Cienījamie kongresa dalībnieki, rezolūcija par Padomju Savienības komunistisko partiju izrādās tomēr mazāk strīdīga nekā vakar par augstāko padomi, jo arī komunistiskās partijas biedru ir 3 reizes mazāk šai delegātu vidū kā augstākās padomas deputātu. Atvainojos par dažiem teikumiem pieminot vakardienu, jo citādi es nebūšu izpildījis pienākumu pret saviem vēlētājiem. Vakar skanēja aizvainojumi, ka augstākā padoma tiek nosaukt par okupācijas pārvaldes orgānu. Cienot daļas jaunās augstākās padomes sastāv labos nodomus, ņemsim tad ar vērā reālo situāciju, ka pagaidām nav izdarījis nekas tāds, kas šo nosaukumu likvidētu. Pieņemat lēmumu par Latvijas Republikas neatkarību tāpat kā Lietuvas augstākā padome, un tad ar vēlaties tādu pašu tautas cieņu. Zinot lielo komunistiskās partijas biedru skaitu augstākās padomes deputātu vidū, tas atkal var būt par šķērsli, lai pieņemtu šo vajadzīgo lēmumu, aizbildnoties kā nevienreiz ar situācijas izpratni.
Neskaitāmie noziegumi pret cilvēcību Padomju Savienības komunistisko partiju padarīja par noziedzīgu partiju. Bet noziedzīga bija ar Latvijas komunistiskā partija, kas darbojās nelegāli neatkarīgajā Latvijā 20. un 30. gados. Tā nodarbojās ar spiegošanu, ziņas caur dažādām starptautiskām komunistiskām organizācijām, nosūtot uz Maskavu, kā arī uzturot regulārus sakarus ar PSRS vēstniecību Rīgā, tur arī nododot ziņas. To var teikt tādēļ, ka manas mātes 2 brāļi bija pagrīdnieki, un es par šo darbību arī zinu. Viens no brāļiem, Pēters Rūtiņš, bija zemnieku strādnieku frakcijas deputāts Saeimā, kur 33. gadā likvidēja, ievietojot viņas cietumā, un cietumā viņi pavadīja līdz 40. gadam. Šo sodu viņi nepelnīja tik daudz par savu nekulturālo uzvedību Saeimā, kā par spiegošanu. Tātad tas bija pelnīts sods. Komunistiskās partijas biedru nostāja nav nosakāma. To pierādīja ar kongresa delegātu vēlēšanas Skrīvros.